redzu, ka es esmu tomēr kaut kādu outputu uztaisījis. Tas ir numur 1. Otrs, es noteikti to nedaru visefektīvāk, bet tas laikam tādā manā dabā vienkārši iet uz priekšu, izlaust, saprast vispār, kas notiek, un tad, kad tas man ir kaut kādā veidā pierādīts, kad es vispār spēju to izdarīt, tad sāk kontrolēt, sāk domāt vispār, kā to visu darbināt daudz efektīvāk. Bet jā, mans stāsts pa lielam sākās aptuveni pirms, es teiktu, kaut kur 2024. Gada beigās. Tas jau bija mans pirmais mēģinājums. Pa lielam es gribēju izveidot sev tādu personisko asistentu, kurš tur, nezinu, man iet palīdz ar personālo zīmolu, tur attīstīšanu, staigā man vāc kaut kādus reportus no mūsu Notion, kaut kādas automatizētas workflows, tad visi tur tie N8N tūļi un makes un fucking vienkārši es skatos tos tūļus, mēģināju kaut ko izdarīt, 0 rezultāts, 0 tieši rezultāts. Un neko nevarēju panākt, principā. Un tad gāja tas laiks tālāk, protams, viss tur attīstās, un 2025. Gada vasarā tur, tas jau īstenībā bija augusts, tas jau bija šeit īstenībā Amerikā, un tad atkal tas otrais vilnis ar to Claude Code parādījās, kad tur ar Claude Code var visu kaut ko slēgt kopā, un es domāju, davai otrais attempts, tur mēģināšu tur, lai man uzkodē tās automatizācijas. Nevis es izmantoju kaut kādu UI un tur visu to saliek kopā, bet izpratni tur, ka ir kaut kāda API jāsaslēdz tūļi, jāpieliek kaut kāda ir. Un davai mēģināsim tā kā vēlreiz to visu procesu iet cauri un kaut ko uzbūvēt, kas man palīdzētu principā vāk kaut kādu informāciju no komandas, attīstīt to personālo brendu, sociālos mēģinos, tādu privāto asistentu, kas vairākas lietas dara. Un fucking neizdevās. Rezultāts atkal, mācīšanās laiks kaut kāds, bet neizdevās reāli. Un, protams, es visu laiku tur iksā, tur skaties, tev tur anxiety kāp, tur katru nākamo dienu ir breaking news, breaking AI stuff, tur visu šitais ir next big thing, vai ne? Un tu tikai scrollo un pēti un tā kā seko līdz tam jaunākajam, kas tur notiek. Un pēdējais, protams, bija, kad iznāca OpenClaw gada beigās. Gan OpenClaw iznāca vienlaicīgi, un viņi palaida Opus jauno. 4,6 Opus. Un fiks iestarpinājums, vairākus tur modeļus mēģināja, Claude ir tā kā by far best. Tur pat nav jautājumu. Un visā. Ja kāds tur saka, tur sonetu vajag izmantot kaut kādām tekstu rakstīšanām vai, piemēram, copywritingam, reāli viss ir jāgriež caur Opus, bet fucking nenormāli dārgi. Un tad tur jādomā, kā to darīt. Bet, un tā tad OpenClaw iznāca. Un es šis būs mans vēl viens mēģinājums. Es nepadošos un vēlreiz mēģināju un gal galā man izdevās īstenībā panākt to, ko es gribēju. Man izdevās to panākt. Un es sāku vienkārši darīt. Es pārstāju tur lasīt, ko tur katrs tas influencers AI tur saka iekšā, jo tu nevar tam visam līdzi izsekot. Tas ir viņam fucking pilna laika darbs, ja? Lai viņš vienkārši postot un visu pētīt un skatītos un kaut ko domāt. Bet pa lielam sāk darīt. Un tas viss vienkārši sākās ar to, ka es uztaisīju projektu savā Claude desktopā. Es tagad sāku šērot screen. Uztaisīju projektu. OpenBot iedevu apmēram arhitektūru, iedevu viņam kaut kādus repo, iedevu viņam visu informāciju, ko vien var, un sāku uzdot jautājumus. Palīdz man šito uztaisīt. Viss. Un rekrutēju vairākas sarunas. Šitas man tā kā palīdz pa lielam kontrolēt, palīdzēja uzsetapot un palīdz tā kā no tādas no termināla vai, es nezinu, termināla puses tur organizēt visu, ka tie paši aģenti iekšā tajā manā sistēmā, viņi tur īsti neko nedara. Tā kā, es te to terminālu varu teikt kontrolēt.
Nu, lūk, un tad es uzbūvēju visu to pa lielam uz, netaisīju uz datoru, nepirku Macu arī, kur bija vesels Skype. Uztaisīju to visu uz DigitalOcean. Pieslēdzu tur GitHubs man ir pieslēgts, ir Supabase pieslēgts priekš datubāzēm. Tad tur ir vēl tāds Tailscale tool, ko es izmantoju, kas var manam datoram pieslēgties, lai visādas funkcijas no tā servera izpildītu. Google, Notions, visi slēgti, tā kā saslēgti. Es esmu saslēdzis visu, kas man ir nepieciešams. Protams, tur jautājums ir par to security. Es neteiktu, ka man tur viss ir ISO standartos, ja tur viss super nolakots un Fortune 500 var atnākt un teikt, this is solid, ja. Bet tas, ka jau man tas viss stāv, piemēram, uz DigitalOcean jau ir, manuprāt, diezgan liela security uzvara, jo tad kādam ir jātiek vēl DigitalOcean iekšā, lai tiktu tur tālāk pie visiem man tā setup. Lūk, un pa lielam septembrī, nevis septembrī, bet februārī sāk darboties. Sākumā man bija Telegrams. Un tad es sapratu, ka tas īsti nestrādās, un tad es pārcēlu visu uz Discord. Un rekur Discordā jūs varat redzēt, ka es ar viņiem sarunājos. Bet tad es droši vien tagad varu pastāstīt, kā tur tie aģenti strādā, kāpēc tieši aģenti, ko viņi ir sataisījuši un kas ir tādas tā kā misijas, ko mēs rādām. Respektīvi, ir tā kā 4 layeri tam, ko viņi dara. Viņam katram tam aģentam ir identities. Tad caur īstenībā 1 kronu, es pat nezinu, vai tas ir labi vai nav. Jūs droši vien varēsiet komentēt. Ir ļoti daudz lietas, kas nav pareizi, bet es pamodinu savu galveno aģentu. Tas galvenais aģents, pamodina tos pārējos caur message. Tie pārējie uzreiz ielasa savu identitāti, viņi ielasa savu workflow. Viņiem tur, kur ir aprakstīts, kas viņiem jādara. Tad viņi rano playbooks reāli, un ir dažādi veidi tie playbooki. Un vai viņi pilda taskus, kas ir dažādos missionos sadalīti. Un te pa lielam ir tas, kā viņi execute visu to pasākumu. Viņi izpilda, update, ielogo visu memorijā. 3 veidi memorija man ir. Pirmkārt jau basic memory, MD files, tad ir vēl datubāzē glabājās episodic memory. Viens jau bija procedural memory, piemēram, ka viņi kaut ko iemācās, kaut kādu funkciju, kā labāk darīt. Pēc tam tas glabājās, lai visi var apskatīt to un ielasīt un uzlabot savu to tur pasākumu. Es pa lielam pieeju tādam ļoti. Šitas vēl arī, šito es pārbūvējis kāds 2-3 reizes un tas arī vēl visi tāds ļoti nav vēl tur, kur es gribētu, lai tas būtu. Bet pa lielam, es izmantoju gan subscription, gan API. Un Cloud Max 200, kurš naudas iztērējis daudz, es domāju, jūs mazāk naudas esat iztērējuši. Šomēnes es sev apgriezu pie $3000 pa lielam. Tā kā un vakardien es saku vienkārši, tas bija. Bet vēlreiz, jums ir, jebkurš, kas to grib darīt, no tā nevajag baidīties. Es vēlreiz uzskatu, ka tas ir vajadzīgs. Tas, ko es rādu, tā es domāju, ir nākotne, principā darba nākotne, kā cilvēki vispār operēs. Tas viss jau ļoti agrīnā stadijā, bet ja es būšu sev tos workflows uzbūvējis, man jau būs gatavs sliedes. Nākamais modelis ārā, kosti samazinās, un es esmu apgrēdojies jau kā jebkurš cits vienkārši jau ar vienu plīšķi palielu. Bet tad man ir kaut kāda hierarhija, kur ir lielāka missions, kas ir projekti, tad iekšā ir projekti, kas ir questi, kas ir mazāk kaut kāda milestone, kas ir, lai sasniegtu to mission taski, subtaski, un viņi reāli pilda visus tos taskus. Piemēram, kāds izskatās. Šito es visu pats uzbūvēju. Tas nav nekāds tur templēts, nekas. Tas ir viss pats, ko es būvēju no nulles. Un tā hierarhija. Un te tad beidzot ir tie aģenti. Tad man ir 2 builderi. Viens ir Max, kurš viņam ir, un viņi
Nu, un es pa lielam, viņi tā kā, es būvēju savu reālu komandu. Es eju caur tādu, tā kā, labs, Robert, paldies, tu man droši vien jāfīdo. Un es vēl izstāstīšu, kā tas viss arī pēc tam automātiski man darbojas. Bet, respektīvi, jā, Macs būvē man tā kā ārējos tūļus. Es esmu pa lielumu uztaisījis fitnesa aplikāciju, pilnīgi funkcionējošu, kur jau ir App Store, un tad es pastāstīšu, kāpēc es uztaisīju to fitnesa aplikāciju, kuras pats arī katru dienu izmantoju. Un Reks būvē visu šo sistēmu, visu tā kā internal tools liek kopā. Dash atbild par manējo personālo zīmolu, par visu brandu un growth un palīdzēs audzēt marketings tai aplikācijai. Atlas strādā tieši ar Superfull operācijām, tur dod kaut kādus intelus, palīdz man investoru update, visu tā kā flow īstenot. Visādi market intels meklē. Amber ir aģents, kurš visu laiku sērču uzlabojums, lai to platformu, visu šito sistēmu optimizētu, lai ieviestu jaunas funkcijas, lai man nav jāsēž iksā un jāskatās, kas šobrīd trendo un kas ir jaunākais stāvs. Es principā nokivoju kaut kādu brauzēšanu pa social media. Nova ir dizaineri un Pixels ir manai meitai tā kā aģents, kas Telegramā strādā un personal tutor, un tad viņi var uzdot viņam visāds jautājumus, vienalga kādus, un es esmu izveidojis viņam to aprakstu tā, lai viņi nedod atbildes, pirms viņiem ir kaut kāda matemātikas problēma, tad viņi tā kā māc to bērnu. Bet, es teiktu, ka es neesmu baigi successful ar šo, jo viņi īpaši nelieto. Un īstenībā te vēl nav ielikts, es uztaisīju vēl sievai arī tā kā personisko asistentu, kurš ir pieslēgts mūsu ģimenes kalendāram. Viņi tur var noliekt visādus eventus, visu kaut ko viņi runājās viņu visu laiku un palīdz ar mācībās arī. Te ir vienkārši kaut kādi taski, kas darīt. Te ir stēti, autonomija pa aģentiem, ko es redzu, ja kuram lielāka autonomija, kuram mazāk. Šitas vēl nav tāds labākais atspoguļojums, bet pa lielam te es varētu redzēt, kā viņi raksta, kā viņi neraksta memoriju, jo tas, protams, viens no galvenajām lietām. Tāda apmēram ir tā sistēma. Piemēram, kur ir pie missioniem, man ir Kanban board, un es pa lielam redzu, man ir tā kā, viņi tā kā dara tā kā kolēģi reāli. Viņi skatās, es redzu kādus tēskus, es pats lieku šeit sev tēskus, piemēram, ja agrāk es lietoju Notion, tad tagad es visu šeit sev lieku pa lielam. Es neizmantoju vairs Notion priekš savu projektu vadības. Kur headquarters, tas ir galvenais, redzat, master data costs ir precīzi izvilkts. Tā kā te es varu redzēt visādus improvements. Šeit redz, kur te krīt iekšā viss kaut kas, man vēl jāuzlabo filtrācija, bet pa lielam te es varu, un redz, piemēram, es ja tagad uzklikšķinu, viņš neaizved uz manu šito lapu, kur visi tie improvementi glabājās, lai es tur varētu viņiem darboties. Piemēram, ir blokeri. Es te varu runāt tā autonomiju. Jā, viņi ir autonomi diezgan. Tagad es esmu izslēdzis to sistēmu, bet viņi tātad 5-6 reizes dienā pamostās un pilda tos tēstus. Un viņi pamostās no tā, ka tas cronjobs iet, un tad tas galvenais aģents izsūta viņiem messages, un viņi sāk strādāt vai pie kaut kādiem urgent taskiem, vai tas, kas ir backlogā. Jā, un te ir tas boards, kur man krājās visi tie improvementi. Piemēram, kur ir improvements, un tad vēl arī tas galvenais aģents ieliek vēl, piemēram, savu tā kā novērtējumu, vai šito vajag darīt vai nē. Es varu palūkt, lai viņi turpina vēl izmeklēt, es varu ierakstīt komentāru vai apprūvot, un tad tas ieiet pipeline'ā, lai viņi šito improvementu ievieš sistēmā. Bet tad, jā, te, protams, ir usage viss, gan arī, cache rights, kurš ir lielākā problēma, un tas man tur sākās ar visu to Discord setup. Jā, Roberts jau man iekomentēja, tur man noteikti vajag kaut kādu palīdzību, kā to visu sakontrolēt, jo skaidrs, ka tas nav adekvāti. Bet te var pa aģentiem redzēt, un 2 reizes man jau tas crash loops sācies, un arī iepriekšējā mēnesī to pašu izdarīju.
te var redzēt, jā, cik viņi tokenus tērē katrs aģents un cik daudz tas iztērējis, piemēram, reāli katrai misijai, kas man ir mēnesī. Nu, zin kā, liekas daudz, bet tai pašā laikā īstenībā, es parādīšu produktus, ko es esmu uztaisījis. Kopumā rekur man ir 34 dažādi playbooki, kas tiek ranoti. Viss tur ir automatizēts. Piemēram, es nosūtu Discordā, es vingroju, es nosūtu savai Do It Fitness aplikācijai, es nosūtu savu aģentam, hei, man vajag, nomainīt šito vingrinājumu, nomainu uz citu vingrinājumu tajā un tajā workoutā. Un viņš reāli aizsūta tev uzdevumu, viņš ir kā urgent, viņš pie nākamā heartbeat viņa izpilda un viss tas automātiski nodeplojas un viss ir. Jā, tieši tā, Robert. Es maksātu par šo visu PA, es domāju, $100 mēnesī točno Amerikā. Pat vairāk, es domāju. Viņi jau viņus outsourcē. Tā. Produkti, jā, karoči, galvenie ir fitness aplikācija, ko es esmu reāli uztaisījis. Un fitness aplikācijas tā ir tāda doma, ka es gribu pierādīt, būvējot savu personal brand, es gribu pierādīt, ka var katrs uztaisīt aplikāciju un softvēram pa lielam nav nozīme, un ka reāli fizisku produktu, ka ir vērtība fiziskos produktos un dot to fitness aplikāciju pa velti visiem saviem tiem sekotājiem un tad apsolot viņiem suplementus. Un caur visu šo stāstu es reāli pierādu Superfood vispār eksistenci un use case. Tā ir tā doma, kāpēc to fitness aplikāciju uztaisīju, un gal galā tāpēc, ka man vienkārši arī viņa pašam ir vajadzīga. Jā, reku viņi reāli ir nolistēti. Protams, tur visu kaut ko vēl ir uzlabot. Nav tā, ka viņi tur ir top notch, bet realitāte ir tāda, ka viss tas ir uztaisīts ar AI, visi video, tā kā viss, kas es domāju, vēl pirms 12 mēnešiem prasīja tur 20-30 tūkstošus, lai vispār nonāktu līdz kaut kādiem filmētiem video, vēl kaut kam. Tas ir, jā, tas viss, tas cikls, viss tas ir vienkārši prātam neaptveram. Tā kā, ko var panākt. Un, jā, tad šito es esmu uztaisījis, es vēl viņu neesmu sācis promotēt savos sociālos tīklos, bet to es noteikti darīšu. Jā, tad nākamais es uztaisīju veselu investoru update lapu pats, ko es tad izsūtu investoriem, un te vesels portāls, reports te nāk iekšā. Jā, viņš nav Latvijā pieejams, un man jāskatās, tur kaut kādas problēmas bija atkal ar juridiskiem jautājumiem. Es kā visu to atrisināju App Store, bet vēl jāskatās. Jā, karoči rekur investoru portāls. Mission controls visus uzbūvējis, un vēl galā īstenībā es esmu uztaisījis, viņš nav baigi optimizēts, bet es esmu reāli uztaisījis personal assistant, kas man menedžē visu social media. Respektīvi, te viņi man uzdrop to postus, es tiem postiem izēju cauri, es viņus pielaboju, es viņus pastos, es viņus aprūvoju. Tad, kad viņi ir aprūvoti, tad vēl mans dizainera aģents, ja ir kaut kas nepieciešams, viņš uzdizainē papildus mēdīju kaut kādu, kas ir vajadzīgs. Un viņš iet pipelīnā. Pēc tam, kad viņš iet pipelīnā, viņš automātiski nopaustojās. Tad no tajā brīdī, kad viņš nopaustojās, es vēl esmu tur citās LinkedIn engagement grupās un X, Twitter. Tas posts uzreiz aiziet tajās grupās, un tur cilvēki sāk, viņš nonāk tur, man tas nav jādara. Principā, tas viss šobrīd notiek, bet tās, kā to citi dara, viņi izmanto virtual assistantu Filipīnās, kas principā dara to, ko es šeit daru. Visu engagement, tas reāli notiek, ko visu Amerikā dara. Neviens ļoti, ļoti maz cilvēku, kas cenšas izveidot kaut kādu personālo brändu, vispār tur pats kaut ko dara, jo tas intensity ir ļoti liels, lai tur izlaustos. Tā kā 10-kārtīgi tev tur jāmočī un jāpausto. Kādu apīs izmantoju, lai nopaustotu?
Man ir vienkārši caur LinkedIn appī uztaisīts tas, ka viņš var postot, un tas viss custom build pēc tam. Jā, tad tās, principā, tās lietas. Es no visas šīs pieredzes uzskatu, ka, es esmu, protams, tāds maksimālists, un jūs varat uzdot man pēc tam jautājums. Es esmu maksimālists, bet, es uzskatu, ka programmatūras layers kā tāds vispār viņš neeksistē. Es neredzu tā kā vispār jēgu nekādiem tūļiem. Viss ir datu infrastruktūra, spēja to infrastruktūru kontrolēt, pārvirzīt tos datus un decīties. Tā kā, es neredzu vairs vispār nekādu jēgu graphical user interfejsiem un kaut kam, kas nav pielāgots tev pašam, taviem workflowiem. Tā kā, jā, tāds, visi tie, es burtiski tā kā saviem aģentiem pirms pāris dienām uzdevu izbrauciet cauri visiem softveriem, ko mēs maksājam caur Brexu, un paskatiet, kurus mēs varam paši uzbūvēt. Realitāte ir tāda, ka kritiskākā lieta arī, uz ko mēs šobrīd esam arī Superflow, pateikšu fucking dati, brāļies. Tad datiem jābūt tā kā top notch, tev jābūt visam top notch. Ja dati tev ir kārtībā un tu viņiem uzticies un viņi reāli validējami, sky's the limit. Kur es mēlos kom idejas? Vispār tā visa tā... Tas jau man ilgi tā kā galvā bija, kad kaut kas tāds ir jādara un kad ir jāveido caur to. Es vispār domāju, ka nākotne būs ļoti fragmentēta. Protams, tas nākotne, es domāju, pa produktiem, tas viss būs ultra personalizēts. Un arvien vairāk būs tādi mikrozīmoli, tāpēc es esmu super bullish par to, ko mēs būvējam, to, ko Superflow ir uztaisījis, tā infrastruktūra ir vienkārši ļoti vērtīga, un mēs viņu turpinam attīstīt, un tā kā viss vēl ies granulārāk. Un cilvēku vienīgā tā stiprā puse būs nodrošināt labu izplatīšanu tā idejai. Un izplatīšana var būt dažādos veidos, caur tavu stāstu, caur tavu zīmolu, caur tavu spēju digitālo reklāmu piesaistīt. Un es reāli domāju, tas visus to iet. Pa lielam lietas, ko es esmu domājis pirms 5 gadiem, viņas piepildās tagad. Es domāju, ka šitas, viss, ko es parādīju, tā kā, vai tu to darīsi, vai tu esi atlaists pa lielam. Pēc 3-4 gadiem, tā kā katram tas būs jāmāk, augsts produktivitātes cilvēkam, tas būs katram jāmāk. Un, protams, tur visādi riski, es esmu, atbildot tavu jautājumu, kuras smēlos idejas, droši vien tas nāk no visa tā procesa, visu, ko es gribu panākt, un kāds tas Superflow stāsts, kā tas iet visā tajā, manā tajā zīmolā. Un man tā ideja vienā brīdī bija, ka man šitas izdevās. Es čīsti skatos to X, un es saprotu, bet viņš veči, jūs tā kā 24/7 tur sēžat iekšā, un jūs postojat un maucat, un skaidrs, ka jums ir laiks, tā kā, bet, vai reāls cilvēks var to izdarīt? Un es sev uzskatu, es čīsti tā kā neesmu tur apķērīgākais džeks uz zemeslodes, bet viens, kas man ir, ka es pieķeros un ka es varu darba apjomus var lielu izdarīt. Kā es redzu darba apjomu lielu, lai tas ir perfekti, tas visticamāk fucking pat ir 50% no 100%. Bet tāda ir mana tā kā droši vien vispār tā pieeja dzīvē, ka, take action, dari action. Tas mans arī aicinājums. Dari action. Tā kā vienalga, kas tev ir concerni, vai visi tā kā runā ar to, ja katrs tajā alā ielīdīs pilnīgi citu, tā kā citu pusi, un man ļoti liels prieks, ka man brālis sāka riktīgi tajā iet iekšā, un
ka tu tur, redz, Roberts jau tur ilgi, ka tu ieej tur un tu saproti, ko tu panākt. Tā kā, tu sajūti, ka tu reāli esi matriksā, viss. Tā kā tev tava limitācija ir, es nezinu, tava limitācija ir, principā, dabūt datus un lai tev infrastruktūra ir stabila. Tad tu vienkārši tikai domā, uzlabo, skaties. Un visi tā kā to saka, bet ļāviens fakts. Šitas ir sūdīgākais, kāda tie aģenti ir. Šis brīdis ir sūdīgākais, kādiem ir. Tad tas viss tikai eskalēs. Un, es saku, es tiešām, ja es varu panākt šo ar šodienas rīkiem, es nezinu, kāda jēga ir no programmēšanas tuvāko 5 gadu laikā. Un tad tas ir, protams, stāsts jau plašāks stāsts par to, ko tas nozīmē plašākai sabiedrībai, ko tas nozīmē, ko tas vispār globāli nozīmē un kā tas mainīs veidu, kā sabiedrība strādā. Ir doomsday scenāriji, ir pozitīvi scenāriji. Es, protams, vairākas lietos pozitīvu scenāriju, jo jebkura revolūcija, ja jūs pastīsties vēsturiski, vai tur iekšdedzinēja atklāšana, vai tur tā paša interneta atklāšana, tas viss tomēr ir devis, tas ir cēlis kopējo pasaules labklājības līmeni, ja? Tas ir tomēr tā kā uzlabojis statistiski cilvēku dzīves, tāpēc es nebūtu tā kā ļoti, neteiktu, ka tas būs slikti, bet mums jāmācās, jāadaptējās un jācenšas to visu izmantot. Mēs esam ļoti labā pozīcijā, lai to darītu. Jūs visi jau, kas esat šeit. Un vēl seriālāk ir tas, ka bļāviens to, ko viņi redz tajās laboratorijās, ko viņi redz klaudā, ko viņi redz opusā, tas ir fucking 3-4 mēnešus no šejienes. Tas ir stabili. Un tas ir tā kā, es nezinu, ko viņi redz, bet, Reizi. Tā, labi, te kaut kādi jautājumi. Ēnas prasīja par security. Es aģentiem, viņi tur kaut ko ir nohalicinējuši, bet es pārsvarā viņiem dodu read access visur, un visam ir mans approvals. Ja, piemēram, jūs redzējāt to flow social media, tikai approved, ja viss iet ārā. Improvementi arī iet caur manu approval. Ir kaut kādi, kur es viņiem palaužu tā kā brīvību, lai viņi var tur paši darboties, bet tā informācija, es, piemēram, ko es izdarīju, nezinu, tur weekendā, un iespējams arī nopurnāju normāli daudz. Es palaidu to auto research prikolu, es teicu, vai uzlabojiet man fitness aplikāciju. Viņi tur researchoja un dzēna tā kā trafiku, testēja, kā tā aplikācija. Un man jau bija improvement pirmdienā, kā es to aplikāciju uzlaboju. Un es uzskatu, ka es to daru tādā ļoti sūdīgā līmenī. Un tas, kas to dara advancētā līmenī, nezinu, ko viņš var panākt. Tā. Dāli aģents ar kādu citu savā komandā. Nē, es šito dalīju, es šito taisītu speciāli, lai tas ir ārpus vispār lai neietekmētu visu. Es to darīju tāpēc, lai arī parādītu gan savam co-founderim viņu iedvesmot, gan pārējos kolēģus, gan arī CTO. Viņi visi bišķi skeptiski bija aptuveni atkal tur. CEO staigā apkārt, mums vajag AI, tikai tur priekš kā mums viņus vajag, ja, tur neko nerbija pats, vai ne? Un tad, vajadzēja man pašam atkal līst tajā alā iekšā un parādīt un nodemonstrēt, ka, tur. Un vispār es jau to teicu jau augustā visiem, bet mēs neesam ne tuvu nonākuši, ja, tur, kur, protams, es gribētu, lai mēs esam. Bet ir jāuztais tās dzelzceļa sliedes tagad, un viņas ir jātais tagad, un jo to ātrāk viņas uztaisīs, jo tev būs lielāks advantage par visiem pārējiem. Kamēr visi taisīs catch-up, viņi pat nespēs, jo viņi tur būvēs mazo vilcienu, kamēr tu uz jau 600 km/h vienkārši maukstēji. Un tas ir tas. Viss šīs te idejas droši vien sliecās no kaut kādas manas iekšējas, iekšējiem kompleksiem visu laiku pierādīt kaut ko, kas nav izdarāms, pierādīt, ka tomēr tas ir izdarāms.
tāds viss ir izveidojās. Pa gabaliņiem salikās. Un te mēs esam ar šo te zvanu. Un pirmkārt, tas jau pat nav vairs, vai tas būs. Bet reāli viena cilvēka kompānija, kas ir $1 miljonu vērts, tas neizbēgami. Tas notiks, un varbūt 100 miljoni, 50 miljoni. Jo tas atdursies pret to, vienalga, vai tas ir software vai kas, bet kā tu spējas noķert tā cilvēku uzmanību. Kādu stāstu spējas pastāstīt tā, lai viņš tā kā, es šito strādāšu. Jo viss pārējais reāli palielam masurīgs, kas saistās ar software. Kā tieši tu uzrunājot to auditoriju, to grupu, tu dos viņiem tieši tādus piedāvājumu, ka tas tieši rezonēs ar viņu. Jā, viela pārdomām. Tas FOMO ir vairākiem cilvēkiem, vai ne klātesošiem, vai ne, ka redzot to, ka tas tie vilcieni tik brauc. Jā, es pateikšu, kā no tā FOMO tikt ārā. Pārstājiet vienkārši darīt, kas tur apkārt notiek. Okay. Atnāciet uz meetupu šitādi, bet realitāte ir tāda vienkārši jādara. Tur nav vispār cits nekādas atbildes reāli. Mums jāizdara tas, ko tā ir mana rekomendācija. Uztaisiet projektu cloudā, iedodiet maksimālo kontekstu par OpenClaw, un tagad pat ir parādījušies entie citi tūļi. Es pat nezinu, kas tur ir. Un es, piemēram, zinu, ka es negrasos vispār svičot nekur, jo man patīk tas, kur es esmu un kā es to varu panākt. Par efektivitāti nerunāsim, bet rezultāts ir. Jūs redzējāt output. Viņš ir reāli. Un, es te build-outu taisu, bet droši vien optimizējot, saprotot, pakonsultējoties, kur tur ar Robertu, ar vēl kādu, kas ir uzbūvējis, droši vien to sistēmu arī easy optimizēt. Tas ir tur kaut kāds pāris izmaiņas. Cik tev daudz laika aizgāja līdz to aģentu, kad tu sāki no tās dienas, kad tu sāki būvēt, līdz tādam actually tev tiešām iedod normālu rezultātu? Ne jau perfektu, normālu rezultātu. Jā. It's never ending story. Es tur visu laiku kaut ko pietvīkoju. Katru nedēļu man gandrīz vai ir maksimālākais audits manai sistēmai, kur es pārbāju. Iespējams, tas cikls pat ir pārāk bieži, bet tas paņēma, es to vienkārši sāku darīt. Pateicoties manai komandai, es biju spējīgs, viņi pilnībā spēja visu darbināt suplukū biznesu, un es varēju pieķerties šādai tā avantūrai, kamēr citi uzdevumi, ar ko es, lielākiem uzdevumiem, ar ko es kārtojos ikdienā un darbojos, man atliek laika to darīt. Vai ne? Un, es joprojām vēl to uzlaboju, bet es teikšu, ļoti svarīgi nodefinēt, jo labāk nodefinēt, protams, jo tu labāk to outputu dabū. Viņš var one-shotot tas codes ļoti ātri. Bet, līdz šitādai versijai, kas man jau patikās pagājušajā nedēļā, es teiktu, ka man patikās, ja tā man viss tā sistēma strādā, tad smarts, sāk, man liekas, arī februārī sāk. Bet, tad es varu ieskicēt, kas bija sliktā puse tam visam. Tev anxiety reāli pieaug, tev darba apjoms pieaug, bet tu esi tāds bļēns uzvilcies nenormāli, un tu esi visu laiku mode on, visu laiku kaut ko dari, visu laiku kaut ko būvē. Tev nav laika paņemt vispār kaut ko pareflektēt, padomāt, un tu ieej tādā rītīgā, tu esi maucienā iekšā. Tu neguli naktīs, jo bļēns, tev aģents ir $800 nokurnājis, what the fuck, jā. Tu reāli, tas būtiski tā kā aizvakar notika reāli. Bez tā kā liekuļošanas, jā. Un tas ir reāli blakni tam visam, un es domāju, ka tā būs ļoti liela problēma. Jo intensitāte ir pieaugusi, bet, bļāns, tur arī tas ļoti dod pa mentālo veselību, jo tu nevari, es nelas īsti tā kā runājos ar viņiem visu laiku. Jā. Kas tad tev ir tagad, tas, ko tu reāli ar tiem aģentiem esi papildinājis vai aizstājis savā ikdienā? Es saprotu, tev ir tā mobilā aplikācija, kur tu turpini attīstīt, vai ne? Jā.
investoru reportus viņš tev uzgriež Jā. tā, ka Jā. ņem laiku, vai ne? Un tad tev ir tas tavs social media kaut kādu feedu, viņš to sagatavot, viņu izeditē, apstiprina un palaid kaut kās. Tās trīs ir galvenās lietas, vai tur vēl kaut kas bija tās, kas... Ceturtā lieta ir vēl, ko es jau sen gribu, man ievāc tā kā weekly reports, visu slēku, visu Notion, visu, ko komanda ir darījusi, un viņš iedod weekly reportu. Un es ļoti daudz lietas esmu pamanījis tādā veidā. Nu, protams, tur arī jābūt tā kā sistēmai apakšā, jo visi kolēģi katru piekdienu raksta tā kā tādas progress reviews par to, ko viņi darījuši šajā nedēļā. Un es viņus visus reāli lasu. Agrāk viņus visus lasīju, tagad jau ir daudz cilvēku, bet tagad man ir sistēma, kur es ievācu, es kolotoju reāls gadījums pagājušajā nedēļā. Man atsūtīja to reportu, viņi izlasa, skatos, tur viens kolēģis tur baigo outcome panācis un riktīgi success, ja. Un es viņam reāli uzrakstīju privāti, pateicu paldies, un viņš reāli, mēs parunājāmies par to lietu, un es nebūtu noķēris, piemēram, tādu foršu lietu, ko kolēģi ir izdarījuši, ja man nebūtu tas. Nu, savu attiecīgi tu kļūsti, tā kā, nezinu, tev nodarties samarī no slēka, ko viņš tev uzstājas labāk nekā tad, ja tu patiešām skatītos uz slēku. Jā, es nespētu vienkārši tam visam iziet cauri nemazam. Varbūt cik tev cilvēki, Mārtiņ, tagad ir, lai saprastu to, zin kā, merogu? Šobrīd mums ir, man liekas, es pat nezinu jau vairs, man liekas 53, 54, kur katru nedēļu tagad šobrīd nav klāt. Tīri, lai saprastu vienkārši, ka tad nav tā kā 5 cilvēki, ka, Jā, nē, protams, tur... Bet Mārtiņa atbildot, man īstenībā tas svarīgākais bija galā beidzot uztaisīt tikai to personal assistant, priekš tā personal brand uztaisīt visu to, kas man beidzot izdevās. Un tas fitness apps pats atnāca no sevis, jo man tas liekas makes sense, kāpēc man to nedarīt, Pirmkārt pats vingroju, es varu absolvot suplementus un es varu to appu dot pa brīvu. Un tagad man, man nav pagaidām. Tās ir šajā sistēmā? Sorry? Tās menedžeris tev arī ir šajā sistēmā? Jā. Es agrāk to visu Notionā darīju, es tagad to vairs nedaru. Kā tas tev strādā? Vai pastāstīt bišķiņ vairāk? Tur es vairāk tā kā izmantoju to Discord, tad es tam savam galvenajam aģentam ierakstu pats, ko man vajag. Tad viņš vēl izfiltrē, ko es esmu darījis, pastāst man kalendāru. Bieži viens adžesto, ko man vajag arī izdarīt. Viens tāds interesants gadījums man bija pagājušā nedēļa īstenībā. Tas aģents saka, man tas brand aģents, tev vajag PR taisīt tajā aplikācijā, karoči. Un mēs viņš man uzrakstīja e-pastus, es tos e-pastus pārsīju un izsūtīju ar šo Gmail. Neko pagājušajā nedēļā dabūju zvanu ar Forbes, lai pastāstītu. Tā kā tur ir reāli outputs, bet sliktā ziņa tā, ka viņi gribēja redzēt, lai tur revenue tajā aplikācijā. Viņi uzķērās uz to one man $1 billion company pitch. Bet saprotiet, atkal tā kā nemeklē iemeslu kaut ko nedarīt, meklē iemeslu, ko darīt. Jo vēlreiz, šitas ir tas brīdis, kad tie aģenti ir vissūdīgākie. Tad es viņus palaidīšu, ka viņš... Protams, ir vērtība. Tu neatšķirsi, vai tas ir mans aģents vai cilvēks, ultraprofesionāls cilvēks, kas to dara. Tu promptus tu pats domā visu to, vai tu, piemēram, prasi Klaudei, hei, es gribu šito iesakmi labāko tur promptu framework uzrakstīt? Tātad tas ir viss tā OpenClaw būtība, principā. Viņam katram tam aģentam ir tāds soul dokuments, kurus es pats izstrādāju, jā. Un tas soul dokuments apraksta pa lielam, kas viņš tāds ir. Un pēc tam jau... Tad, kad tas ir aprakstīts, viņam ir skaidrs visu laiku tas konteksts, kas viņam jādara. Savukārt nosacīt tie prompti, tie ir tie skili, jā. Bieži tie var būt tikai prompti, bieži tur iet iekšā, nezinu, arī kaut kādas instrukcijas, kur tur paņemt apī, ko tur darīt, jā. Un tad viņi izmanto tos skilus, kas pa lielam ir tā kā, apmēram iedomājas, ir pavārs, un pavāram ir pieejama panna, viņam ir pieejama lāpstiņa, viņam ir pieejams mikseris, un tad viņš savā, tā kā, nezinu, viņš ir franču virtuves pavārs, un viņš izmanto tos
rīkus, lai radītu dažādas alternatīvas. Viņš visu laiku ir pavārš. Viņam ir viņš nav nekas cits. Un tie prompti dzīvo tajos skilos. Es ceru, ka es atbildēju. Varbūt kāds var papildināt. Realitātē tas ir līdzīgi, piemēram, tad, kad ChatGPT kļuva populārs, tad es ar to OpenAI uztaisīju kā savu GPT. Pievienojot savus failus un tādā. Tas ir, principā, ekvivalents tam. Jā, tas ir, principā, tas ir ļoti līdzīgi. Tas ir tāpat kā Cloud Code'ā, kad tu taisi sev projektu, tu arī iedod kontekstu, tu iedod viņam kaut kādus failus, un viņam tas konteksts visu laiku glabājas. Tad tu sāc jaunas čatu sesijas. Viņš neatcerās, kas notiek čatos, bet viņš visu laiku atcerās, ko tas saglabājis to kontekstu tam projektam. Šajā gadījumā ir divas lietas notiek ar OpenClaw. Viņš atcerās, ko tu esi sarunājis, viņš to visu laiku noglabā memorijos, kas tev sešanos ir, ko tu tur saraksties. Un otrs, tu viņus autonomi laidi, ka viņi paši darbojās. Nevis, ka tu tikai ieeji Cloud Code'ā, tu sāc tur ar viņu runāties un kaut kādu outputu dabūt. Bet viņi tā kā reāli jau sāka darboties tavā labā, tā autonomija parādās. Autonomija parādās. Nu jā, un tad ir jautājums, ka jums rādīja, cik autonomi tie aģenti ir. Un tad jautājums, cik brīvu vaļu tu viņam sāc dot. Okay. Jo tur ir roka pacelt, es redzu. Jā, es gribēju pajautāt, tev ir kaut kur glabātu, kur stāv visa datubāze. Obsidian Vault, kaut kas līdzīgs vai kaut ko citu izmanto? Jā, tātad, kas tur ir pa tēku, tātad sanāk ir Supabase man viss glabājās. Tad man uz GitHub, kur visi privāti repozitoriji pušojās, tur nezinu, tiem investoru updateiem, tur pušojās tam aplikācijai, mission controlam, tur tā kā savi repo katram tam projektam. Un tad ir Cloudflare, kurš nodrošina to tuneli, lai viss iet un lai viss tā kā publicējās pat taisno uz domainu. Un nu jā, un paši tās smadzenes stāv uz DigitalOcean. Un no kurienes tieši aģenti ņem informāciju par katru projektu? Teiksim, tavs galvenais aģents. DigitalOcean, tur stāv viss folderi, viss struktūra. Kaut kādi markdown, projektu jā, faili. tieši tā projektu faili, vienkārši folderīši katram. Un piekļuva tieši tām smadzenēm ir tikai galvenajam aģentam vai visiem? Jo tev ir viens aģents, kas vada pārējos pareizi. Jā. Nu kā? Zini kā, precīzi, man liekas, es domāju, tur nav nogeitots tā, ka tie pārējie aģenti nevar redzēt, kas tajā root folderī, bet viņi tur neko nedara. Viņi neko tur nedara. Bet principā viņi tā kā tas galvenais aģents viņus pamodina, un tad viņš izlasa tikai to savu workspace, tur ķipā workspace/atlas, un tad ir viņa tas solo dokuments, memory, viņš tā kā uzreiz ielasa visu to, kas viņam jādara un sāk darboties, jo viņam ir tas, kas viņš ir, ko viņš darīja iepriekš pa lielam, un kāds ir workflows vispār kopējais, un viņš aizies. Kaut kā tā. Un, teiksim, kad taisu jaunas projekts, es sāku ar to, ka es uzreiz iedodu viņam skillus, kā viņam jākodē, kā visam ir jāizskatās, ka viņam ir jāiziet cauri datubāzē, ka viņam jāpārbauda ir security. Ja tu tagad sāktu no jauna projektu, tu ļautu Cloudam to domāt, vai tu sāktu ar to bāzi? Varbūt arī kāds cits var pakomentēt, kas ir pieredzējis. Jūs ļautu Opusam jau domāt pašam, jo viņš ir pietiekami gudrs, vai jūs viņam tomēr dotu norādes? Nu, es domāju, tie, kuriem ir advancētāki, noteikti jādod norādes, jo, kā saka, Opus man uztaisīt šo crashloop. Tā kā es varu uzreiz pateikt, tie, kuri ir daudz apķērīgāki, noteikti nepaļauties pilnībā uz to, ko viņš tur saka. Bet, nu, man nav cits alternatīvs, neesmu gudrs. Paldies. Apusēji. Tā kā. Jā, nu man šķiet, ka tas jau ir tas stāsts, vai ne, kas man fascinē. Pirmkārt, kā Mārtiņš nav programmētājs, ja, un tā kā, kad, viņš lieto tagad tik daudz terminoloģijas, tā kā es būtu viņu saticis kaut kādā tur,
datorikas fakultātes telpās bez mazā. Ja? Nu, tā ir tā liela pirmā emocija, kas nāk, vai neklausoties šo visu. Bet man liekas, otra lieta tiešām ir jāskatās, te arī izskanēja komentārs un arī man klausoties, daudz terminoloģijas liekas, bāc, tur 55 kaut tūļi. Katru dienu iznāk jaunie, vai ne? Bet man liekas, tiešām tas veids, ka es pats cilvēks ar IT izglītību, vai ne, kurš ikdienu darbojas ar citām lietām, uzsāc vienkārši sev uzlist, ko es čisti gribu automatizēt, kas man atnesīs viskrūtāko vērtību, ko es reāli esmu gatavs bišķi paskatīt, pakrenčoties. Nice to have, vienmēr ir slinkuma faktors un vēl ekstra. Un tad skatīties, jo tagad tiešām ir arī pieejami, arī low-hanging fruit tūļi, tie paši tagad Claude desktopam arī ir tas rīks, kas ļauj tev arī palaist viņu asinhroni, no mobilas aplikācijas, kas ir krūti. Man liekas, tas arī ir labs sākums, jo tie varētu jau dalīt, vai ne? Viņus, tagad tu taisi savu aģentu un, bez mazliet trenē savu tīklu, vai tagad tu izmanto to, ko dara Mārtiņš, vai tu izmanto jau gatavus interfeisus. Vienmēr ir labāk nekā neizmantot, vai ne? Tas ir šī tā mantra. Ko es esmu paņēmis līdzi no šodienas? Es ieteiktu, neizmantot kādas tūļus. Es neredzu vispār tam jēgu. Jūs vienkārši maksāsiet par kaut kādu tūlu, kurš īsti jums nederēs. Mans peak moments bija, ka es uz mobilā sāku terminālu kruķīt uz VPS, kad es tur kaut kas negāju, tad es tur komandas vadīju, lai viņi tur nostabilizētu to sistēmu. Tas man likās tāds, no mobilā sēdi un vēl interesanti tāda analoģija. Es katru dienu pa lielam braucu uz mājām no pilsētas Mītaunā, man ir office. Blēns, tik interesanti, tu ej garām, un es esmu savā telefonā, un blēns, es tur Telegramā, Discordā, man tur tie aģenti darbojās, es tur kaut ko ņemos, un es skatos apkārt. 90% cilvēku spēlē spēlītes, skatās ziņas vai skatās social media. Un es domāju, es vispār. Es nezinu, kas jūs sagaida reāli. Es nezinu, kas jūs sagaida vienkārši. Matriks. Tā ir, jā. Man šodien, fun fact, ko es stāstīju Rolandam, man bija zvans ar ministrijas pārstāvjiem, un, viņi tur runā un saka, bāc, bet būtu tur, tur rīks, ko var iedot ārstiem, kur viņi var, riska noteiksies, ir ļoti vienkārši, kas dokuments aprakstīts, ja. Ja es iegāju tur stičā, tajā pašā Google vai ne, jaunajā tajā, ko viņi paziņoja vakar, vienkārši iepromptoju šito nošaru ekrānu, viņi tur reāli sejas ir tāds, ka man mamma stāstīja, kad viņas vecmāmiņa ieraudzīja krasenu teļuku pirmo reizi, ja. Šitais, ja. Tagad tur bija tā kā kultūras šoks tāds, ka viņi mums noklausās aptuveni, cik es visās valsts projektu, visur tādas divas lietas šobrīd principā uzspēlēt sanāk. Viņi dodiet datus, un lai visi droši. Un visi ir tā, ka it's limitless. Nav lietas, ko nevar izdarīt. Procesu kaut kādu digitālu ieviešu. Mārtiņ, atzīsties, cik stundas nedēļā tu pavadi vidēji pie šī savā aģentūras? Jā, nav tā, ka es tur riktīgi, tagad to mēnešu, šito beidzamo, es tur, protams, es daru arī lietas tiem aģentiem, kas man nepieciešams superfulam, bet pilna darba diena. Es godīgi, kad es sāku, tad es brīvdienās un rītos agri cēlos, lai man tā kā varētu atrast arī citiem darbiem. Bet, kā jau es teicu, paldies manai komandai, viņi dara ļoti labu darbu un vienkārši ir superīgi kolēģi visi. Un es varēju to darīt šajā normālā laikā, tā kā es tur neesmu neko pārcilvēciski, manuprāt, tādu nedara. Bet, es esmu pamanījis, ka citiem liekas tas pārcilvēcīgas lietas dara, tāpēc es nevaru par to tā droši teikt, ka neieguldu vairāk stundas. Tagad es pareizi dzirdēju, tu teici pilnu darba dienu, tu ieguldi iekšā un darbojies ar aģentiem šobrīd. Pa lielam, jā, tagad tāda man sastāv tā darba diena, es tur viņus piekuriģēju, viņi tur kaut ko dara man, tad, aizvakar vakar es to investoru update, tur ar viņiem darbināju, es pieslīpēju, tur visu laiku kaut kas nepareizi ir, es pieslīpēju, lai tie workflow visi automāti arvien labāk un labāk ir. Un, es tur lūdzu, lai viņi man, piemēram, savāc visus, tur,
informāciju tur par investoriem, kur viņi ir investējuši, uztais man līsti, parāda man par kādiem tieriem un tur outreach taisīt. Nu, tās tādas faktiskas lietas, kas man arī nepieciešams. Nu, es viņus izmantoju pa lielam kā palīgs, jā. Nu, jā. Kas nepatīk meitai? Kāpēc nelietot? Vienu brīdi viņš man teica, ka viņš pārāk uzbāzīgs esot, jo es tur biju sataisījis, lai viņš viņu pingo. Bet jā, man jāuztais droši vien kaut kāda intervencija, ar viņu jānoprasa, kas varbūt ir vajadzīgs. Bet viņi vismaz uztaisīja, viņam tur avatāri, jo es biju pieslēdzis tur Nano Banana, un viņi ar video uztaisīja kaut kādas. Nu, tā kā bija šī ievest tajā pasaulē, jo, arī izglītības ziņā. Es tā kā nezinu, es nezinu, kāda jēga ir universitātē, neskaitot sociālus apstākļus, ka tu satiec cilvēkus. Es nezinu, ko mani bērni, kurai meitai ir 10 gadi, tagad, ko viņi mācīsies vispār. Man liekas, maksimāli jāmēģina viņu ievest šajā pasaulē. Mārtiņ, tu stāstīji, tev fokus, ko tu apstiprini, ko vēl tu LinkedInā esi uzticējis aģentiem? Viņi vēl dara man engagement arī visu. Tas nav baigi aktīvi. Un, piemēram, ko es daru, es pats engageoju ar visiem postiem, kurus es esmu ielicis, tur es pats engageoju visiem postiem. Jā, redz, ka man brālis saka, viņu jaunmīļākā, jā. Bet viņi man iet cauri, es, piemēram, esmu tajā engagement grupā, tur visi samet savu postus, es iemetu tos postus savam aģentam, viņš izskrien cauri un caur web browsing to skillu sakomentē. Ķipa izklausās, es, protams, to brutāli visu saku, bet viņi visi to pašu, visi dara vienu un to pašu, viņi vienkārši izmanto fiziku cilvēku. Visi. Tas neredz nekāda šī. Tikai mēs te latviešu rakstam paši no sirds. Nē, Manuāli. Bet tajā savā postā, ka visas jau tās idejas, visas idejas. Ne, bet tas, kas man patika Mārtiņam, ir tas, ka viņam nav tie, my dog poop, un tā kā here are 5 things that I've learned today, un tie bullet points. Ko GPT liek, tie tā kā, tur ir tā kā pat ikons, ko viņi izmanto, tāds fuck, ok. Bet redziet, un es viņus uzrakstīju ar opusu visus, es opusam liku, lai viņš taisa. Nevis kaut kādam sūdīgākam. Un tur jau ir redzams. Un vienkārši tas ir pierādījums tam, ka, blēdz, iznāks nākamais opus, un es neatšķirsiet, vai es to esmu rakstījis vai nē. Jo viņš tik labi jau būs sapratis, kā es runāju, viņš būs savācis informāciju, piemēram, no šitā mīta. Viss tā kā tas būs savācies. Viss. Absolūti. Paldies, Mārtiņ. Man liekas, bija tā kā riktīgs, spēcīgs sākums. Man liekas, ka būtu baigi forši, protams, pēc tam arī gan iesūtīt, gan tā, vai arī neformālajā, visi neformāli daļa, bet padalīties, vai vispār, šitās formāts, kas interesants, skaisti mēs varam pielikt klāt arī kaut brīdī arī hands-on komponenti, kaut kādu, vai ne? Jā, bet, nezinu, vismaz man tas iedeva arī tādu, to loneliness, vai izdevām ārā no tās perspektīvas, ka, es arī, es un pirmais, ko es daru pa dienu, man ir arī aģentiči, ar ko es komunicēju, tad sagad, tu bērnībā ar rokām rost to bēdri, lai tiktu līdz te jūrai, un tu bezgalīgi tu dari, tā kā interesanti, jūs ļoti sarežģīti apstāties. Attīņi viena no otrā platformā, kurā var Es to, kas strādā, kas nestrādā, kas ir izdevies. Es jums ierosinātu darīt pretēju, es ierosinātu jums tiešām satikties klātienē maksimāli vismaz vienu reizi mēnesī
nepiesārņot vienam otru, tur visu laiku tā kā bombīt, jo tas ir vēl viens vienkārši signāls, ko jūs nedarīsiet drīzāk, tad izdariet komitmentu, kas jūs esat atnākuši vienam pret otru un, karoči, aptuveni, davai, es reāli izdarīšu kaut ko līdz nākamajai reizē, ko es varēšu parādīt, ko man ir izdevies. Tas jums būs daudz vērtīgāk nekā vēl vienu tā kā kanālu sev atvērt, kurā jūs atkal vienkārši feedosiet linkus par to, kas ir izdevies, kas nav izdevies. Taisiet action un dariet to savā veidā. Visi. Tad neviens neiedos pareizo formulu. Neviens neiedos pareizo formulu. Visi. Vēl viena roka pacelt, padalīs ar feedback. Jā, es gribēju pajautāt, varbūt arī citi, kuri izmanto Cloudbotu vai ir izveidojuši savus aģentus, kāpēc viņi izmanto kādam nolūkam, lai padalās ar savu pieredzi. Mēs ar Cloudu vienkārši būvējam, bet mums nav aģenti. Mēs esam sabūvējuši, piemēram, tad mēs esam enerģētikā, ir saule paneļi, un mēs esam iztestējuši tik daudz saule forecast modeļus, ko Vācijā tirgo par 5,000 un 10,000 mēnesī. Mēs Cloudu botu esam uztaisījuši saule forecast modeli, kurš ir absolūti dod tādus pašus rezultātus, kā visi tie vācieši, kas ņem šausmīgi liels naudas. Tas ir tas, ko mēs pagaidām esam uztaisījuši. Jūs uztaisījuši kodu ar viņu, kurš darbojās kāds vietas kods, vai vienkārši jūs laikam papasat Cloudam viedokli, un viņš atbraucē net un pasaka? Nē, mēs viņam reāli likām uzbūvēt to kodu, lai viņš sēsē. Kodu, kurš vienmēr darbojās. Ar linku, jā. Tā, Dayhead indeksu, CRM uztaisījām paši savu, jā. CRM, vai zinu. Tā kā, kur tev ir... Pipedrive vai bija? Jā, Pipedrive vietā mēs uztaisījām savu CRM. Pipedrive ir relevants. Mēs vienkārši uztaisījām to, ko mums vajag, tas, ko Mārtiņš saka, mēs Pipedrive daudz, ko mums nevajag. Mēs uztaisījām vienkārši tādu, ko mums vajag, mēs tur attiecīgi paši pielabojam, un tad tur varam tos klientus pārnest, mēs redzam, kurš klients, kurā stadijā atrodās, kas viņiem ir nepieciešams. Jo vienkārši mēs uzliekam tā, kā mēs jau neesam kā e-komercija. Mēs esam enerģētiķi, tāpēc mums tas Pipedrive īsti nav vajadzīgs, mēs šo klikapu skatījāmies, tur viss kaut kas, un mums tas nepatika. Tad mēs uztaisījām vienkārši savēju. Bet tas arī ir tāds ļoti vienkārši, tas nav tur kaut kāds, nezinu, tur drausmīgs, sarežģīts tools, tad tieši uztaisījām tā, kā mums vajag. To mēs esam būvējuši, bet aģentus kā tāds aģents, ko Mārtiņš rāda, neko tādu mēs neesam. Jā. Man visai būtu jautājumi, vai visam vajag aģentu, vai tiešām vajag aģentu katrā gadījumā. Man šķiet, ja ir uztaisīts uzrakstīts kods, kurš jums strādā, tas ir super, tam arī ir gatavs šāds aģents. Kaut kur vairāk, kur tālāk nevajag iet. Bet es pareizi saprotu, aģents jau automatlīgi vienkārši, viņš kaut kādā mērā ir tas pats, nezinu, advancēts prompts kaut kādā Cloud projektā, tikai viņš vēl auto-triggerējās pie kaut kādiem nosacījumiem, bet viņš jau beigās tu varētu to aģentu vienu instanci palaist arī kaut kādā Cloudas projektā. Es pareizi domāju. Tā kā arī Cloudas projektā var iedot viņam tur kaut kādus skillus un kaut kādus konektorus un tur vēl kaut ko, un tad teikt, vai izdarām parunājamies un rekrutēju kaut kāds fona prompts un tur vēl kaut kāds. Jā, šis atvis, ka tev jau manuāli palaist aģentu, tev var palaist sistēmu. Tā koddarīs vienmēr vienā. Tev jau skaties, ka tāds vispār ir vairāk nekā vienkārši jautājums atbildi. Jo čats, iepriekš bija čats, pirmā, vienkārši uzdot jautājumu, tev iedot atbildi. Un aģents ir kāds, kurš izdomā kaut ko vairāk, varētu stepus, konvertēt tavu jautājumu kaut kādā. Es domāju, varbūt, lai es vienkārši nezinu, kā tas izklausās hibrīdā, kad mēs sākam diskutēt, varbūt tiešām uztaisam tādu ātru raundiņu, ja kāds grib padalīties ar use case, un mēs varam, mums ir privilēģija palikt šeit, tieši padalīties ar tām lietām. Es vienkārši, domāju, vai cilvēkiem online ir tāds,
engaging stuff, jā, vai nav. Tad tas arī mudinās cilvēkus nākt. Bet jā, bet ja kādam ir ko padalīties, ja nav, es arī pats varu padalīties, man būtībā tā doma ir tāda, ka es uzsaku arī ar plānu, vai ne? Man tā sāpa primāri jau bija tāda, ka, zin kā, tu domā, ok, es atradīšu savu kādu tur assistant vai junior vai kādu cilvēku, vai ne, bet pirmkārt viņš, neviens negrib strādāt ārpus darba laika, vajag tik daudz, vai ne, adaptu man nesanāca atrast savu sektā vai nesavā. Un tas ir vienmēr, man piemēram patīk, man vienmēr zīmēt kaut ko. Man ir iPadiņi, vai tāfela, man patīk uzzīmēt, un es pieļauju, ka cilvēkiem nepatīk, vai ne, kad es uzzīmēs kaut šie, tā kā es gribu. Pirmais tāds stāsts, ko es taisīju, es zīmēju schēmas. Es saku, Klau, tā kā es ejot mājās, es uzzīmēju schēmu, vai kāpēc ejot mājās, es vienkārši audio ierunāju, hei, tā kā man vajadzētu uztaisīt šitādu project proposal, vai ne, tur, kādiem zinātniskiem pāršaniem orkokām. Davai uzlikt šito, un tad ir svarīgs 3 aspekti. Šis kreisā kasta, iedarbina šito, labākās iedarbina to, tur ierakst emails, te uzrakst Jānis, ka šito visu, vai ne. Un šis, es esmu mājās, es atveru mājās tādu tējas krūze proposal, es saku, zinu, kā skaidrs. Basic. Bet tā kā... Jā, primāri tam saka izmantot. Tas vajag iedot to pievienotu vērtību. Es pamanīju to, ka man daudzas lietas pašam, ka vajagais saņemties to izdarīt. Zini, ka tev jāatbilst tā e-pasta, un tas tam nekad nepienāk. Un šis ir tas labs, tīpaši tur, kur negribās baigie. Vienkārši dari lietas. Vai ir labi, tas ir super slinkums, vai ne, bet, es redzēju, Mārtiņš izmanto granolu, vai ne, piemēram, 2 stundu mītiņš, kāds Horizon projekts, kur visi tur reāli var nošauties, tu pieslēdz to granolu, tu reāli pasties visus taskus, tu iebaro šito aģentam, pasaki, Klau, rekur mana schēma, rekur tie punkti, kas ar viņu sasaucās, davai jāpakomunicē, vai ne, un reāli tu izglāb sev 2 stundas, plus vēl tas, ka to vajag attiekt no tas 2 stundu zvana pēc tam, vai ne, ka tu esi tā kā rītīgs down. Bet viņš nepalaiž garām, piemēram, taskus no tāda zvana. Viņš tev iedos kaut kādu plausible looking ekstraktu no tās sarunas. Jā, bet es saku, to skaties tā, es neesmu NATO ģenerālis, tādā ziņā, ka man, tā kā, vai ķirurgs, vai ne. Un es pats arī, man ir tipa laba atmiņa, tā es domāju, vai ne, bet es arī palaidu diezgan daudz garām. Lai tipaši tādos zvanos, it's better than myself. Es vienmēr vērtēju to tā, nav bulletproof nevienas sistēmas tādā ziņā, jā, bet, ķirurģijas to droši vien nedarīt, ja man būtu šodien jāoperē pacients, bet, jā, in general tā. Jā, ja kādam ir, tā kā, piedāvāju pēdējais minūtes iedot kādu free mic, ja ir kāds, ko grib kaut ko pateikt, ja nē, tad, pateiksim super lielu paldies Mārtiņam, kurš pieslēdzies pāri okeānā vispār, lai ar mums te, kas saka, mūs apgaismoto. Bet. Mūsu plātuma grādos, mēs varam redzēt šitā, vai ne? Nē, te jau aizgāja. Es arī labprāt pieslēgtos un reāli tā kā dzirdētu, ko katrs cita, Regija jau visu kaut ko uzbūvēs, Račka būvē. Tā kā ir interesanti dzirdēts, jo